Grāmata lielākā vai mazākā mērā viņa ir adresēta sieviešu auditorijai, bet tikpat ļoti svarīgi viņa ir arī adresēta vīriešu auditorijai. Jo, kā mēs te kopīgi lasīdamies nospriedām, ka ļoti maz vīriešu Latvijā zina to, ko vēlas sieviete. Ir uzņemtas neskaitāmas filmas, ir pat ar, kā tam aktierim bija vārds, ko vēlas sieviete. Muļķības, izlasiet šajā grāmatā, te viss ir pateikts, ko vēlas sieviete. Un te ir arī, starp citu, stāstīts par to, ko vēlas vīrietis. Autora Katrīna Pamkoļa ir tātad augusi un skolojusies Marokā. Un te mēs varētu vilkt paralēli ar mūsu izcilāko sievieti Latvijā, ar prezidentu Vairvīķu Freibergu, kas arī ir skolojusies Marokā, un iespējams tieši šis te Marokas faktors ir veiksmīgas sievietes faktors. Un varbūt, ja sieviete grib būt veiksmīga, viņai kaut kādā veidā jābūt saistītai ar Maroku, vai ne, Aina? Bet par negulētām naktīm ir tā, ka vakar es biju ciemos pie Ivetas Mielovas, un Liena Jakovļeva, mūsu kopīgā draudzene, demonstrēja manus melus, ko es viņai esot teikusi, ka es veselu pusdienu biju atslēgusi telefonu, jo man obligāti vajadzēja izlasīt grāmatas otru pusi. Es vienkārši visus darbiņus aizmirsu, izgriezu un atslēdzu telefonu, bet grāmatas pirmo daļu, tieši pusgrāmatu, 276 lappuses, es izlasīju laikā no 1:30 naktī līdz 6 rītā, pēc 2 citām negulētām naktīm, kuras vienkārši sēž pie datora un strādāju, jo decembrī darbi ir vairāk nekā saprašanas. Stāsti par 2 māsām, paskaidrošu tiem, kas nav lasījuši. 2 māsas, viena absolūti skaista, daļa, sakrāsota no ārpuses, uzpucēta līdz pēdējam, apprecējuši bagātu, veiksmīgu vīrieti, dzīvo burtiski pārpilnībā un vairs jau nezin, ko vēl gribēt. Viņai visa kā ir tik daudz, ka vairs jau nav kur. Otra māsa savukārt dzīvo priekšpilsētā, viņai ir bērni, viņai ir vīrs, viņai ir saimniecība, viņai ir arī darbs, viņai ir vēsture, beigās viņas vislielākā aizraušanās, un viņa sevi ir izkopusi līdz perfekcijai no iekšpuses. Visus vēstures aspektus 12. gadsimtā. Jā, un tajā brīdī, kad šī ļoti bagātā māsa saprot, ka viņai tālāk vairs nav kur iet, viņai vajag kaut kādā veidā vēl pacelt savu reitingu, viņa piedāvā tai savai nabaga māsai uzraksti, ka lūdzu grāmatu, un es palīdzēšu viņu reklamēt. Es smaidīšu kamerām, es pozēšu žurnālistiem, es pateikšu to labāko par šo grāmatu, tikai lūdzu ņem un uzrakst. Es mēģināju rakstīt, man tā kā 2-3 teikumi es vairāk nespēju. Toties tu zini visu par to tematu, uzraksti. Un es tev došu visu naudu līdz pēdējiem santīmam par to grāmatu. Un, jā, nabaga māsa, viņai nav izvēles, viņa raksta. Viņa uzraksta 1 nodaļu, 2 nodaļu. Viņa sēž bibliotēkā, viņa visa dzīvo tajā 12. gadsimtā, par kuru viņa raksta. Un tajā brīdī, kad viņai tā grāmata ir jādod, tas ir tā kā atdot savu bērnu, tikko piedzemdētu bērnu, atdot svešās rokās. Un tad notiek šīs metamorfozes romāna laikā, kas notiek ar vienu māsu un kas notiek ar otru māsu. Ārkārtīgi interesanti un paralēli tam visam vijās tās paralēlās līnijas, tie strauti un tās upes, no kā veidojas mūsu dzīve kopā. Tur ir gan vīriešu un sieviešu attiecības, gan šķiršanās, gan aizbraukšana. To nabaga māsu, kas raksta grāmatu, vīrs atstāja, viņš aizbrauc uz Āfriku audzēt krokodilus. Kāpēc krokodili dzeltenās acis? Tāpēc, ka sabiedrībā mēs tiekam salīdzināti ar dzīvniekiem. Tur noteikti es lūkšu Ainas komentāru par tiem dzīvniekiem. Tas tagad esot ļoti modē. Ne, ļoti esot moderni tagad cilvēkus pielīdzināt zvēriem. Tas bija menedžmentā. Uzņēmumu menedžmentā bija teiksim, tādas teorijas, kur salīdzina uzņēmumus un uzņēmumu darbiniekus ar dzīvnieku pasauli. Un tas ļoti daudz ko izskaidro. Jā. Bet tas ir tāpēc tie krokodīli. Un tas vēl esot arī modē. Un šī ir tikai pirmā grāmata, jo nākošgad tiks izdotas nākamās 2 grāmatas arī ar ļoti tendencioziem nosaukumiem, kā piemēram Bruņurupuča Lēnais valsis un Centrāla parka Vāveres skumstu trešdienās. Tātad dzīvnieku tēma, animālisms attīstās, turpinās un esot modē tagad. Ko mēs arī sekojam modēm un tendencēm? Par to dzīvnieku tēmu es atzīšos, man ir kādas 2 negulētas naktis, es neesmu tikus līdz beigām.
bet nu, tas tā ir, kad viņi ievelk iekšā. Un sievietes reizēm, es domāju, ja tā māsu tēma tagad tiek uzrunāta, reizēm ir tādi skaisti tauriņi, kuras ir visur kur, tā pašā laikā īsti nekur, un ir sievietes skudriņas. Nu, tas ir no mana arsenāla, kas ļoti daudz dara, ir čaklas, kas velk visu savā ligzdiņā un apdzīvo, bet tās metamorfozes vienmēr ir iespējams, jo, ja iet runa par kaut kādu psiholoģisko analīzi, tad, manuprāt, katra skudriņa sapņo kļūt par taureni, un katrs taurens reizēm nogurst no tiem pārlidojumiem, un varbūt arī meklē kaut kādas citas vērtības dzīvē. Es neesmu tikus līdz galam, tāpēc es joprojām esmu intrigā iekšā, bet tas, kas, domāju, sievietēm varētu būt fascinējošajā grāmatā, tieši tā metamorfoze, un mazliet tādā vieglā formā, ka tu vari izlunāt sevišķi tām, kurām ir bijusi varbūt pieredzēja tādu māsu konkurenci. Kad viena arī aprakstīja tādu bērnības epizodu, kad viņa pat atzinās tā spēcīgā, tas taurenis skaistās, kad es tev uzliku uz galvas baigos tur smagums un gaidīju, kad tu reaģēsi. Nu, ka tev paliek pa grūti un tu nereaģēji. Tu pieņēmi, ka tas ir fatāli nolemts, ka tā māsa visu laiku tev nospiedīs un tu visu laiku cietīsi. Un zinot, ka nekas nav šeit dzīvē fatāli nolemts, vai ne? Viss plūst un mainās. Un, manuprāt, ir gan labums, gan sliktums. Nekad nevar pārforsēt, jo ja vienā brīdī tu esi kaut kādā galējībā iestrēgusi, tu nejūties laimīga, vai ne? Un jāmeklē kaut kāds vidusceļš. Bet tā valoda un visi tie salīdzinājumi, kaut kas tas franču rotaļīgums. Bet tas ir tas, kas mums latviešu sievietēm, man liekas, fascinē. Un tu kā franču mīlētāji vispār esi fanā no tā, vai ne? Es Parīzē esmu bijusi tikai dažas stundas tā. Bet es ar mērķi arī ņēmu pretī tās dažas stundas, lai paelpotu to gaisu. Ka es domāju, viss pārējais tur tā izpēte un apskats, tas man vēl dzīvē priekšā. Es ceru, bet sajust to gaisu un to vieglumu, piemēram, skatīties, kā sievietes pārvietojās, kā viņas sev pasniedz, ka tas ir tāds, ko mēs gribam mācīties, ka mums arī reizēm ir jāatbrīvojās no rūpēm, no skudriņas sindroma, kas latviešu sievietēm ir daudz vairāk iekšā, strādāt, gādāt, rūpēties par citiem un mazliet mazāk laika varbūt atvēlēt tādai dzīves baudīšanai. Bet redz, tikpat labi es teicu, tikai dzīves baudīšana tev arī nepiesien pie zemes. Tev gribas izdarīt kaut ko, par ko tu jūties gandarīta. Tā kā tā grāmata ir gan viegla kā šampanietis, gan arī tur ir tādas domas, kas labi uztverās, labi gremojās un var savilkt visādas paralēles. Un citāti, ko es esmu paņēmusi bruņojumā, es nezinu, kad es viņu pielietošu. Pavisam drīz. Piemēram, tur bija tāds izteiciens, domāju, kā varētu runāt, tur bija epizodi sarunāja ar bosu, bet viņi jau var modificēt šo sarunu, kā, piemēram, panākt algas paaugstinājumu, vai, piemēram, dot mīļotam vīrietim ziņu, ka materiālais resurs ir izsīcis. Tad tā ziņa ir tāda, mana mazulīte alga ir stipri saskumusi. Vajadzētu mazliet par to parūpēties. Es domāju, kurš boss vispār var pateikt? Nē, uz tādu uzaicināt. Protams, ja tas ir īsti vietā un atbilstoši situācija, viena lieta tas ir humors, bet, domāju, atrast tik oriģinālu pieeju, kas ir ļoti sievišķīgi, tas nekas, ka tas varbūt arī ir infantīli, bet kādreiz mums ir jāatļaujas arī tādām būt, vai ne? Nu tā, nevis tā ar vesarīti papieri visiem, bet tā rotaļīgi, tā ievilkt savos tīklos un panākt vēlamo. Jā, lai gan autori reizēm apskata smagas un pavisam smagas problēmas, bet tā grāmata iemāca mīlēt sevi. Jā. Man bija tāda sajūta, ka es lasu, ne jau par sevi varbūt, bet skaidri zinu, ka vienu varonu līdzinās manai draudzenei, citas sievietes, es pilnīgi iedomājos šeit pat Latvijā. Tā bija tāda ļoti tuvas realitātes sajūta, ko es ieguvu. Un patiešām aizmirsās, ka tā ir cita valsts vai citā valodā rakstīts. Un tas, kas man fascinē šajā grāmatā, ir divas lietas. Pirmā lieta ir tā, ka, manuprāt, tā ir grāmata par to, kas ir laime, un vēl labāk par cilvēku, kurš grib būt laimīgs. Jo tas liekas tāda ļoti vienkārši lieta, kā mēs taču visi gribam būt laimīgi. Patiesībā, ka tā pa īstam paskatās, beigās izrādās ļoti maz cilvēku, kas grib būt laimīgi. Vai viņi nemāka, vai viņi baidās, vai viņi nezina, kas ir laime, un tāpēc nesaprot, ka ir laimīgi.
Bet tas ir tas, ko es smēlos no šīs grāmatas. Un otra lieta – absolūts pozitīvisms. Je